Kaspar, es vēl atradu, kur naudu izterē. Zelta zaru. Diena numur 3. Esam vakar visu saveduši. Bāra leti atvedām vēl vienai dekorācijai, kur pagaidām neteikšu, jo viņa jau pirmajā vlogā nevarēs saprast, kas tā ir. Bijām jau 3 reizes depo, izskatās, ka vēl būs jāpēc. Meitenes jau atradušas, ko vēl nopirkt. Diezgan patīkams laiks, tāds Ziemassvētku ārā. Viss tik krāsains un skaists. Iesim iekarot Pepko. Inga zelta lampas nočiepusi. Nu, jau 4. depo reize. Būs vēl pēdējā. Noteikti, ka nav pēdējā. Sievietēm nevar iet uz veikalu. Neties tā, bet būs labi pie zelta uz. Kreku rulli paņemsim un visu lielo. Šādi mēs varētu pie sienas piekārt. Tikai redzētu sarkanāku nedaudz, bet ar zeltu arī derēs. Tas ir tas fotogrāfs. Kaspars. Un tā Inga. Mazie draugi. Ja viņa būtu caurspīdīga tā, tad varētu to dekoratīvo pirkt. Tagad mums nav jēgas man. Grafītī mākslinieks. RV. Redzat, iekapili uz sienām uzrakstos RV, tad ziniet, kas tas ir. No malas gan jau forši izskatās, ka nevar reiz saprast, ko tad dara. Bārmenis Rolands. Cita atpūta. Pagājušajā gadā mēs šitā uz Rīnā grupu braukājām, kā šogad uz depo. Inga ir piekusis, viņa grib atpūsties. Grib paņemt rīt brīvdienu, lai var pastrādāt. Hei, jau diena neskurā. Bet jau pat nevar īsti saskaidīt. Tās uzbūves un vešanās parasti diezgan ilgi iet, un tad, kad jau beigās viss ir gatavs un sāk kaut ko būvēt, tad jau interesantāk un ātrāk viss notiek. Tagad sākums ir tāds, nu kāds sākums jau vairs nav sākums, jo lēnām iet uz otru pusi. Bāra leti esam sataisījuši, pie tā stūra daudz ko jādara, tur ir tikai dīvāns nolikts, un tas tikai tā, lai aptuveni redzētu, cik daudz mēs vietas varam izmantot. Protams, arī pārējais vēl šī visa telpa jānovāc nost, jo tur mums būs virtuve, gaišais skats virtuve būs. Šogad būs 3 skati. Man ir ideja vēl vienam mini skatam mazajam, bet to man ar Ingu jāparunā ir, jo grūti ir paspēt novičēt fotosesiju. Vienu fotosesiju tik daudz, kā pagājušajā bija 4 stūros, bet iespējams šogad būs 3 noteikti būs, iespējams būs 3 un plus maziņais viens. Redzēs, kas mums sanāks, tāpēc šodien mums ir plānā saskrūvēt šo dekorāciju, nokrāsot, salikt griestus, gribam arī griestus ar lampu, LED aizkariem nokārtā, lai daudz gaismas, jo bildēs forši izskatās, jo vairāk gaismas ir. Tāpēc darīt ir ko vēl. Laižam!
Sacīt, būšu ļoti pateicīgs, ja tu šim video nospiedīsi laiku un arī nošāroši, lai citi cilvēki redz, kā mums iet un iespējams pieteiksies uz fotosesijām. Par vietām jūs varat neuzrauties, šogad viņu būs daudz, jo esam paredzējuši daudz vairāk nekā pagājuši gadu nopučēt. Tāpēc droši šārojam, visiem pietiks. Gan vietas, gan laiku. Kādā apkuri pieslēgsit? Jau atbrauca. Paši izskatās ar Egli rokā, Inga stāv un aizmugurē dzeltenas lapas. Šis stūris izskatās, ka nekustās uz priekšu, bet tā patiesībā nav. Vienkārši tā izskatās. Redzi, mums jau ir truba parādījusies vēl. Un kāds... Mēs esam uztaisījuši jau kaut ko bišķiņ klāt jau. Tādā stātījums ir gatavs. Inga varēs dekorēt un es taisīšu galdu. Mums Rolands palīdzēs, ja man paveiksies. Padejo. Man nepatīk publicitāte. Man vajag jaunu stikiņu. Lai visi uzmin, kas tas ir, kas šitas būs, uz kā es stāvu. Roka nogurta. Tādas uzpītas no pieras. Grafitī mākslinieks turpina darbu. Jā, risks pastāv. Nika, ko tu tur skaties? Kas tas ir? Viena jauka diena. 2 mēnešu riņķi. Tajā video izskatās, ka mēs vienkārši tupa vienu dienu te sēžam un nekā nedaram. Patiesībā šī jau ir 4. diena. Mēs tikko nedaram. Mēs nekā nedaram. 4 dienas tikko nedēļ. Ko tu savā dzīvē esi sasniedz? Rār. Kā lēnām viss te notiek. Viens stūris sāka nedaudz ieņemt kaut kādu izskatu. Līdam vēl jāpaspēj bišķiņ pofočēt. Tad varēs doties atpakaļ uz studiju kaut ko darīt. Izdomājām ar Ingu šodien paņemsim brīvdienu, jo man ir fočēšana un rīt vēl bišķi jāpafočē, bet rīt gan turpināsim darbu. Kaut kā lēnu iet, tāpēc, ka mums gribās baigt forši šogad uztaisīt kā jau visus gadus, bet es domāju, būs labi, drīz jau varēs arī kaut kādu rezultātu redzēt. Mums ir galvenie palīgi, ka DJs Paula. Saki čau! Kaut kā DJs dod vaļā. Visu tētī. Nu jau mēnesis seksīgāks sāk palikt. Čau! Bez tevis šogad lēni viss nodiet. Svētdiena, diena 994. Tad taisam dekorācijas. Jau mums ir daudz kas izdarīts. Tas, kas parasti vairāk laika aizņem, tāpēc jau drīz varēsiet redzēt arī beidzot kaut kādu ieskatu tajā visā lielā dekorācija iztaisīta. Viens stūris jau ir apmēram salikts, tad daudz kā trūks, vēl šis tas būs diemžēl jāpiepērk klāt. Un rītdien sāksim likt virtuvi. Gaišajā stūrī viss jāizvāc. Būs virtuves skats, kur varēs, nezinu, piparkūkas uztaisīt vēl kaut ko, lai tā interesantāk nedaudz ar visādiem notikumiem, fotosesijā ir foršāks bildes var uztaisīt. Un šodien visiem brīvdiena, es atnācu tur bišķi pārkrāsot dienu dekorāciju, lai līdz varam turpināt strādāt tālāk, tāpēc
Es arī atpūtos beidzot. Pirmā svētdiena brīvā bija, kur nebija kaut kas jāfučā vai jādara, izņemot pakrāsošanu, bet tas bija ātri un nesāpīgi. Nu, laižam tālāk!